Arvīds Blaus bija viens no tiem, kad apvieno Inčkanu novadu, kurš izpētīja visu šo te pasākumu, un deputātiem, kad bija balsojums, teica, ka, mīļie deputāti, neņemsim tomēr, mums bija piedāvājums, ņemt savā pārziņā, un ja viņi būtu mūsu skola, tad mēs varētu paši lemt, ko nu tur darīt. Bet tur ir ļoti daudzi tūkstoši kvadrātmetru, tātad audzināšanas komplekss, kopmītne, ēdināšanas komplekss, darbnīcas, es atkal nesaukšu cik kvadrātmetri, bet ja es teikšu kādu 5000 kvadrātmetru, es domāju, ka es daudz nekļūdīšos. Tur bija līdz tam ieguldīta Eiropas nauda, un es uzskatu, ka to arotskola, ka likvidēja, tas nebija prāta darbs, ja? Jo tur mācījās tādi bērni, negribētu teikt grūti audzināmie bērni, bet tie bija bērni ar veselības problēmām un tādi, kas bija beiguši, teiksim, jeb ar mācību traucējumiem, tā varētu teikt, kas bija beiguši kaut kur 8 klases, pat viņi nebija 9 klases beiguši, viņus paņēma, viņi tur mācījās, teiksim, tur tā metinātājs vai atslēdznieks vienlaicīgi pabeidz 9. klasu, viņam bija arī kāda profesija, viņiem bija noslēgta, pat skolai bija noslēgta līguma tur ar attiecīgām Rīgas rūpnīcām, kuri pat šos bērnus pieņēma darbiņā, un pat bija tā, ka šie bērni beidz skolu, un kad viņi palika uz ielas, tur bija pat, principā laba praksa tā bija. Jā, skolu nolikvidēja, un mēs aprēķinājām, un deputāti tomēr arī nevienbalsīgi nobalsoja, ka mēs nevaram uzturēt šādu objektu. Mēs nevaram uzturēt šādu objektu, tur bija jāgulda, tā kā mums piedāvāja, viņš jau bija Rīgas, laikam, 3. arotskola, savāds gan bērnus, lai gan daļa bērnu ar Žmalpilu aizgāja. Bet viņi tā ļoti, ja tā tautsvalodā varētu teikt, nahaļna novāca visas, teiksim, tur bija interaktīvās tāfeles, tā čuku norauga no virtuves plītas, visām flīzēm izlauza, un tur palika tā diezgan tādi nesmuki skati, mums nebija doma, ko mēs pat tur varētu likt iekšā. Jā, bija firmas, kas teica, jā, mēs nāksim, ja? Bet tātad lūdzu sakārtojiet mūsu elektrību, sakārtojiet apkuru, viss notiks, bet jūs saprotat, ka tātad visa apkura, visa elektrība bija, skola darbojās uz visu lielu objektu. Ja nāktu viena firma un paņemtu, teiksim, 200, 300 vai 500 kvadrātmetru, kas te notiktu pārējā daļā? Ja? Pārējā daļā.